Бля. Johaidī. Šit. Iedā. Ceļojuma antirekords. Pirmārs, jā. Tā kā septembris plānojās siltāks nekā ierasts šogad un rāda izcils laikapstākļus, mēs ar čomu izlēmām doties 4 dienu Colpes braucienā pa Abulu. Dēļ sausuma un karstuma ūdens līmenis nebija ideāls, bet tas jau netraucēja baudīt atpūtu pie dabas. Mēs tēmējām vairāk uz Sapalu copi, bet Sapala tur bija mazāk nekā plānots, bet tāpatās copi bija izdevusies, jo katram no mums vidēji katru dienu trāpījās pa kādām 6, 8, pat vairāk zivīm, un, protams, arī daudz nerealizētas copi. Bet labi, kamēr čaļi krāmējās ātrus maršrutu apskats, sākām Lisas upē nedaudz pirms Dutkas, laidām cauri ezeriem uz Trikātā, kur arī sākās lielā daļa no Abula. Kopumā maršruts 60 km. Uz 4 dienām, protams, tas ir maz, bet mēs jau tā lēnā garā ātrums šeit noteikti nebija svarīgs. Tad arī braucām pa Gauju līdz Grīviņiezim, kur tad arī mūsu beigās savāca transports un aizved uz startu. Pabraucu bišķi uz priekšu, uz Dutkas ezeru. Līsas upe nedaudz aizaugusi. Īsti iemest tur nav kur. Tā kā nemakšķerēs nemaz. Grāvs jau tā riktīgs ir. Jā, es kad skatījos Google Maps, tas laikam bija no pavasara, un tad izties daudz plašāk. Bet ir normāli, ārēt var. Nav pārāk sāka, tā kā viss kārtībā. Ārēt var, jā. Nieku pamātās šitā te maza zivtiņa ar lapiņu. Skatīsies, kā būs. Mēs esam ezerā. Un jāvāk kādā makšķeriņa amatā. Pēcpusdienu atbraucām, pirmo dienu pavadīsim Dutkas ezerā, pie Trikātas arī. Pārķerstīt asariņas. Pēc tam cerēs uz Sapaliem. Un tad jau skatīsies, kā būs. Viens pirmais asarīts jau pieteicās pirms tam. Tāds maziņais. Bet tagad jā, skenējam Dutku. Jau skatīsies. Kaut kas pieķērās. Ļoti labs asars. Bet šitas ir... Johaidī. Šitas gadījumā nav šīs sezonas lielākais. Veici! Šitāds tā. Kārtīgs asars. Vēl baidīs apakaļ. Visu labu! Kur kolēģis MVP paņem divvietīgo kajaku, lai paņemt līdz leduskapi. Un leduskapī ir aliņš. Viens nav. Thank you. Un man izraksim arī. Ragans. Bišķi buši. Tēcī, tās līkums ir. Meklējam ceļu uz Abulu. Baigies laberīns te pagaidām uz Abulu no Lisas. Man liekas, ka mēs nepareizi aizbraucām. Laberīns turpinās. Iedā.
Ir. Gals beidzot. Pag, mans kāds. No, vēl ir līdziņi. Cik varētu būt inmērs? Laikam jau ir, ne? Jā, es domāju. Ir mērs, jā. Vienkārši nav čētri. Ir? Jā, atkal līdekļi pieķērās. O, necīt sapals. Pirmais sapaliņš arī pieķērās uz vakaru. Vecīt, tas ir sapals. Vecīt, viņš ir milzīgs. Ej, tu nost. Labi. Bet viņš vienkārši nošķikstīs man visu. Nu, daļu no... Baļā! Pīsķēts. Visu vienkārši nošķikstība. Viņu paņemt reāli nevar. O, ir, davai. Aizgāja. Tur vāči ir kur laivas. Ādām kaut cik normāla vieta, kur piestāt. Te izrādās tāds strautiņš. Tāpēc vajag uzmanīgi. Tagad tur pilns ar dubļiem. Tad mēs ejam tālāk. Te ir arī dubļains zeme. Tāpēc vajag pa zāriem staigāt. Šeit ir vēl dzelvoņdrāts, kuros gan jau ieskrēja. Iznāk uz augšu. Pārši tam kokam. Tā kā mūs kēmsēts. Tā mēs seru. Mēs gribu te bišķi tālāk, kur viņš normāli trūkst. Labrīt. Otrā diena. Tālumā jau gailis dzied. Pulkstens ir 5:47. Līdz saulētam vēl kāds 40 minūtes. Bet tā kā šorīt gribas agro startu otrajai dienai, tad laikam celsies bišķiņ ātrāk. Ārā kādi 10 grādi, tā kā negribas nekur līst vispār. Bet laikam būs jau viņi jāceļās. Kamēr sildās ūdens savāks pekels. Kolēģis jau darbā. Bet, nu jā, šonakt sanāca palikt nedaudz tādos krūmos. Bišķiņ aizkavējāmies ar makšķerēšanu, tāpēc nebija baigie varianti. Bija jāpaliek tur, kur var izkāpt. Bet, nu, salīdzinoši normāla vieta.
Otrā krastā viss ir ļoti aizaudzis, un turpat nevarēja ārā nekur tikt. Tā kā vieta ir ok. Bet jā, savāksimies. Un dosies tālāk. Palikām te pie Trīkātas cirnavām. Pēc tam tālāk jau Abuls taka. Jāuztaisa portāšs neliels. Bet tagad mēs pabrauksim bišķiņu apakaļ uz augšu. Vakar braucot garām, palaidām pāris spots garām, lai tiktu uz naktsmājām, jo bija jau palika tumšs. Gulējām mēs te brīkšņos. Bet tagad pabrauks uz augšu apakaļ, pastīties kādas vietas tur bija. Nu, vēl nepagāja ne 10 minūtes, kolēģim jau līdaka. Parā ātri saču kā līdaku. Ko saka? Ātri saču kā parā līdaku. Yes. Nā, kā 39. Super. O, tā viens zivs pielika. Un milzīgs āsērs sakā. O, johaidi aizgāja. Jā, negribas, ne? Tad kāda bija jāpēc. Slīgums nest kājaku. Pēc pavilks. Nice. Boom. Lašmaizītes un kafija. Ideāli. Ko tagad straumīt sāksies, bišķiņu vairāk aizdambīšu. Upe vēl šaura, zāles ir diezgan pelēks, melnas. Tā kā te vēl pāris vietas ir, kur iemest, bet tā brauks bišķiņu tālāk, jo upīt paliks platāk. Nu, ir arī zivtiņi uzreiz. Un tas ir sapals. Sāpals. Nobraukšu maliņām, noparkosies. Nu, davai, nāc šurp. Bet viņš vispār nedodās rokās, pidars mazais. Nu, šits ir... Kas? Jā, var. Oj, ieliec laivā gandrīz. Bļaģi, ieliec laivā. Nu, sāpalīts. Cool, man. Nekurš super chill. Wow. Ko es nepareiz braucu. Nošķilšos vēl. Makšķeri salauzīšu, bet ļais uzsēdos.
Ot, vēl viens sapaliņš. Šits maziņais gan. Vēl negribu doties roku. Bļā. Iemet mākšķi rūdni. Bai. Vēl labā ciešā. Bišķi sanāca iespūt. Tagad ūdens līmenis nav pats augstākais. Tā kā ir arī pa laikam jāpalok lēm. Šits noteikti ir ceļojuma antirekords. Nabaks uzrāvās uz āķa. Ups. Bišķiņ dibens rīvējās. Un šis būs noteikti Antas apula rekords. Pavisam maziņš. Opa! Asarīts! Tieši čalns zivs pieķērās. Normāls? Kas? Normāls asarīts? Aizgāja. Lielākais laikam. Abas kāpšu augšā pameklēt vietu, kur mums gulēt. Tā izstās diezgan normāli, jo nav tik daudz krūmi. Apakšā ir klīns. Pēc privāta īpašuma arī neizskatās. Pastīsies LVM Geo, kas te notiek. Tur ir mājas. Bet neredz kā mājas. Mūs arī neredz. Nu, šis te būs normāli. Kur koki ir. Mamā, pleķīt. Un arī kur galdiņš pat sanāk no akmeņiem. Taisni nīrs, tu varēs arī uztaisīt ēst. Tā kā nakts mājas ir atrastas. Stibi māns.
pusnēs. Banzai. Tā arī čībās esi. Visi stulbākie apavi, lai kāptu kalnā. Jibal. Ilga hamaks. Tur aizies normāli. No, tur ir normāli. Kā tā tur iet? Tas normāli. Setups mums pavisam standarta hamaks. Nu, maksimājums setups šāds. Tā kā nav lietas, tad nebūs arī nojumīta. Bet, nu, vai siltāk ir apakšsaga, jeb underquilts. Laikam līdz 0 grādiem ar viņu var gulēt tipu komforta temperatūru. Un šitam ir 5 grādus, izdomāsim. Pilns rodiem. Bet notiek ēdiens. Viņš tās te galds uz akmeņa. Krāmējs tagad tu viņu laidīs ceļā. Pūtrnieks. Uz beigām jau arī kamera ladējās ārā un, protams, arī bija slinkums filmēt visu pēc kārtas, tāpēc te arī pāris kadri iet no telefona, arī pa kādai bildei. Uz beigām jau arī kamera ladējās ārā un, protams, arī bija slinkums filmēt visu pēc kārtas, tāpēc te arī pāris kadri iet no telefona, arī pa kādai bildei. Nu, pirmo reizi arī līdeciņi šodien. Tā kā līdaks arī šeit ir, ne tikai sāpā un vasari. Bet pavisam maziņa. Ņemsim, apakaļ. Mēs beidzot esam civilizētā vietā. Te ir galdiņš. Mēs neesam privāti īpašuma. Te gaujas. Krābulis satak ar gauju. Skaties, cik daudz slapjās mantas. Kur es guļu? Kaut kur tur. No. Taisīsies tagad. Pūkauts attiek. Nopūzies gaisam. Man ir 10 tādi paprikas. Un tas tāds nūdels. Braucēji makarons ar bekonu.
ain't coming back. O, ko vēl viens asars aiz rokas. Nabaga pagrāba. Nav lielākais. 7 no rīta čels snāgu meklē. Tā, nu kamēr čoms laiž pa kāzu krācēm, tad nobeigumā daži vārdi. Pēdējā dienā vajadzēja aktīvāk pairēt pa gauju, jo mēs iepriekšējās dienas kustējāmies ļoti lēni. Un uz beigām mums palika kā 20 km ko airēt, tāpēc vajadzēja piedzīt. Ceļam copējām izvēlīgās vietās, bija diezgan daudz asari, čoms arī pa kādai līdekai. Mežu vīmbas arī atrādījās, bet neviena nepieķērās, cik sakoja māneklim. Un, nu jā, ceļojums kopumā ļoti izdevies, bet citiem es ieteiktu izvēlēties brīdi, kad ir augstāks ūdens līmenis. Kaut kā tā. Paldies un visu labu!